Iespējami prevencijas pasākumi skolām un pedagogiem, lai mazinātu bērna agresīvās uzvedības izpausmes skolās. Pirmais, ko varētu darīt pedagogi, ir atbalstīt un palīdzēt bērnam izglītot par emociju regulāciju un sociālo prasmju pozitīvu attīstīšanu. Ir svarīgi skolā, piemēram, audzināšanas stundās, runāt par bērna emociju regulāciju. To var darot, piemēram, noskatoties kādu īsu YouTube video vai kaut kādu filmas daļu, kur ir bijusi nevēlama uzvedība vai kaut kāds konflikts un kā šī situācija atrisinājās. Var, piemēram, iedot bērniem grupu darbu, kur viņi var sadalīties pa grupiņām un izspēlēt kādu lomu spēli, tāpat arī trenēt idejas, kas, teiksim, šajā uzvedībā, kā būtu jārīkojas, kā nevajadzētu rīkoties, kādu palīdzību sniegt. Un tas var palīdzēt viņiem veicināt labāku izpratni par situācijām, kur rodas šie konflikti. Tāpat tas attīsta konflikta risināšanas prasmes, kas var viņiem palīdzēt mazināt agresīvās uzvedības izpausmi. Otrais, ko pedagogi un skola var darīt, ir, protams, par konsekventiem un skaidriem noteikumiem un robežām. Skolai ir jāsniedz ieteikumi par to, kas skolā ir pieņemams un kas skolā nav pieņemams. Piemēram, skola var uzdot pašiem bērniem vai jauniešiem sarakstīt tādu kā līgumu, teiksim, noslēgt ar viņiem līgumu par to, kas viņuprāt ir pozitīva uzvedība vai nevēlama uzvedība un kādas sekas tiks ievērotas, ja būs pozitīva uzvedība vai arī, kad būs negatīva uzvedība. Tas arī palīdz ar viņiem veidot šo izpratni par to, ja, piemēram, tiks piespriestas sekas par negatīvu uzvedību, lai viņi nav pārsteigti, kādēļ tieši skolotājs ir izvēlējies šo seku, jo viņi par to ir informēti. Trešais, ko var darīt skola un pedagogs, skola var nodrošināt tādu kā atpūtas telpu vai tādu kā mierīgo telpu, kur bērni, kuriem parādās šī agresīvā uzvedība, kur viņi var veltīt laiku savām emocijām un paņemt tādu kā pauzi, kur pabūt ar savām emocijām un izprast gan sekas, gan arī rast tādu kā mierinājumu. Bērns vienkārši var pabūt viens pats ar to, kas ir noticis. Ceturtkārt, protams, skolotāji rūpes par sevi. Ja mēs pieaugušie, teiksim, skolotājs, ir emocionāli nestabils, un tas, protams, ir ļoti normāli, kad ir gan pārdzīvojumi, gan visādi izaicinājumi. Tomēr rūpes par sevi un tādu resursu papildināšanu tikai un vienīgi stiprina pašu skolotāju. Tādējādi skolotājs var efektīvāk un mierīgāk reaģēt situācijās, kur bērni var izrādīt agresīvu uzvedību.